Nu, dāmas un kungi, jā, sakot, vakar aizbraucu uz zemeņlauku, pamieloties ar pirmajām garšīgajām zemenēm, jā. Tāpat arī beigās, pielasīja pilni ķoci, jā, aizved mājās, tur uzvārīja zaptīt, jā, viss bija baigi prīmā. Tāpat es vakar biju uzfilmējis arī savā stiliņā uz melnā humora, uz sarkasmu un ironijas balstītu video, jā, kuru tad es nopublicēju Facebookā. Daļa tautas saprata šo video, daļa tautas zem šī video bija izklāstījusi visu savas negatīvās emocijas, visu savu negatīvo garstāvokli, jā, tas bija zem mana video komentāriem. Acīm redzot, ņemot vērā šo faktu, es laikam personīgi būšu aizskārs vai nu kādu lauksaimnieku, jā, vai nu kādu privātā zemeņu biznesa cilvēku, vai nu kaut kādu vienkārši cilvēku, kurš ir ļoti tuvu dabai. Līdz ar to, lai nebūtu tā, ka ar Turiks tikai gudri dirš visu laiku, jā, ar Turiks prot arī atvainoties. Un šis video ir atvainošanās, jā, visiem, kuriem tad es ar savu video aizskāru dvēseli, jā. Visiem, jā, kuriem tad es radīju negatīvas emocijas, jā, es atvainojos jums, jā, es nevaru teikt, ka vairāk neatkārtosies, bet konkrēti par to video, kur es biju izklāstījis par zemeņu lasīšanas sistēmu un apmaksu, jā, es atvainojos, jā, visiem, kuriem tad es aizskāru sirdis, jā. Nākamais, paldies, jā, maniem sekotājiem, jā, kuri tad mani saprot, jā, kuriem ironija un sarkasms nav sveša lieta, jā, jūs dzīvē tālu tiksiet, jā, līdz ar to, jā. Nākamais, trīsstāvīgie vārdi, jā. Es savā pieredzē zinu tikai vienu cilvēku, kurš nelamājas, jā, un tas ir Romas pāvests, jā, suka. Varbūt pat es meloju, jā, visticamāk, gan jau viņam arī pasprūk mājās kāds slikts vārdiņš, jo jūs man parādat kaut vienu cilvēku, jā, kurš nelamājas. Manā ģimenes, radu, draugu un paziņu lokā tādu cilvēku neeksistē, jā. Jūs man atradīsiet un parādīsiet tādu cilvēku, jā. Es aiziešu pie juvelieru, jā, un pats personīgi izgrebšu jums zelta medaļu un uzdāvināšu, jā, tā kā tas ir par to, jā, un kas attiecas uz zemenītēm, jā, brauciet, lasiet zemenes, jā. Tas nav vienkārši aizbraukt, paēst un salasīt. Tā ir vesela tāda forša laika pavadīšana un izklaide kopā ar tuviniekiem, ar radiem, ar bērniem, jā. Brauciet, ņemiet savus tuvinieks un brauciet, jā, meklējiet zemeņu lauks, un tas tiešām ir ļoti forša laika pavadīšana, jā. Un tās cenas, jā, nemaz nav tik budžetam nedraudzīgas, jā. Tiem, kas man to video nesaprat, jā, viss nemaz nav tik slikti, kā izskatās, jā. Tā kā es ceru, ka nebūs jāatgriežas, jā, pie šīs tēmas, jā, kas attiecas uz video komentēšanu, jo, zem mana video ir komentējuši arī deputāti, te vēl dienas pāris apakaļ, jā, iekomentēja kaut kāda militārā persona, jā. Es nesaprotu, jā, pilsētā, valstī ir tik daudz politiskās problēmas, valstī ir tik daudz militāri konflikti ar droniem tagad, jā. Kur jūs rodat laiku, bļaļ, lai vēl meklētu Facebookā video, kuri jums nepatīk, un vēl komentēt kaut kādu tur negāciju iekšā? Jā, es nesaprotu, jūs man parādiet, jā, kā jūs paskaidrot, jā, kā jūs laiku atrodat tādām lietām, ka valstī pilns ar problēmām ir, jā. Līdz ar to es personīgi nemeklēju, jā, kaut kādus video, kas man nepatīk un nekomentēju, jā, kaut kādu tur savu viedokli, jā, kurš nafig nevienam nav vajadzīgs, jā. Es turos pa gabalu no tiem video, jā, nepatīk, jā, tin tālāk, jā. Ja es tev liekos pēdējā cūka, jā, bloķē man nost, jā, ja es tev rādu negatīvas emocijas, ja tev riebums nāk virsū, iedzer tableti, jā, lai ap sirds līk nepaliek. Ja es tev nepatīk, jā, pistaisni, jā, un tin tālāk, jā, man nafig. Es tev nelieku skatīties savus video, tā kā kaut kā, jā, visiem foršu nedēļas nogalē, un tiekamies jau nākamo reizi. Čau!